Nu, čau, Guntiņ! Šodien mums ir ciemiņš, kuram mēs dāvināšu krūzīti. ZB man dzerš, tā ir kā Basjasī himna. ZB man dzer tik labi skaidrā, jo kafija ir arī kaifā. Man pohas palikušas maidā, jo gadu atkal esmu skaidrā. Guntiņ, lūdzu, mūsu Guntiņai jau ir 10 gadi skaidrā, tāda apaļa jubilēja. Klausies, sēžamies pie galda, izstāstīsi mums visu, kas un kā, un es domāju, būs interesants stāsts. Mums ir vēl galvenais režisors Mūna. Nu, čau vēlreiz, Gunta. Čau. Man tāds prieks ir, ka tu, zini, kā sanāca? Mēs bijām uz UFO, kā viņš saucās, atpūtas vakars. Jā, UFO rīkoja kultūras namu, man tā liekas vēl tagad rīko, gan viņš braukā pa visu Latviju, un es sen nebiju bijis, es vispār laikam tādus, tie nav īsti mani vakari vai ne, bet arī sen nebiju bijis nevienā tādā, un domāju, jāaiziet, UFO uzsauca biļetes, un Guntiņa arī, mēs ar Guntu dejojam, un opā. Tāds mazais puh, galīgi kā ne uz svētkiem, vai ne? Vai vienkārši vajadzēja sakratīt pret griestiem. Ir labi. Ir labi. Mums rekur krāsās torte. Jā. Un tur bija tāda pauzīte. Un mēs ar Guntu dejojam. Gunta zina, Gunta saka, klausies. Man arī bija tā, ka ar alkoholu bija problēmas. Es zinu, cik Guntu iepazinu, nevarēju mūžam nekad iedomāties, ka tev varētu būt kaut kādas problēmas ar alkoholu, vai ne? Un tā sākām runāt. Es saku, Guntu, varbūt tu gribi padalīties mūsu raidījumā. Viņa saka, kāpēc ne? Labprāt, jo, ja kādam ar to var palīdzēt, tad tikai plus, zini. Ir tādi cilvēki, viņi paši nozvērušies līdz ručkai, zini. Un viņš tāpat sevi neatzīst nekad mūžā, kad viņam ir problēmas ar alkoholu. Ot ir tādi, es zinu vairāk, zinu, tu dzēri, viņš visu vibrē trīc. Nē, es nedzeru, es to, nu ko tur slēpt? Uz to mūsu veselīgo pārraidīt, lai ieprovēsim šitais ir bezalkoholiskais vīns, nulīte. Tad jau... Smaržo pēc sulas. Jā, bet man liekas tāds foršs, viņš nav ne salds, nekas tāds. Ļoti labs, jā. Nu jā, bet tad, kad cilvēks atzīst to problēmu, īstenībā tā jau pus problēmas vairāk nav. Jā. Tad, kad viņš neatzīst, tad ir tā problēma. 12 soļu programmā arī tas ir pirmais solis. Es atzinu, ka es esmu alkoholiks vai azartspēļu atkarīgs, vai ne? Un tālāk viss izriet no pirmā soļa, vai ne? Ka tev ir jāatzīst, ka tu esi un ka tev ar to vajag cīnīties, vai ne? Nu, šitā mēs dejojam, un baigi balli beidz. Tikai sapratu, dzirdam kaut kādas glāzes krūzes pa gaisu. Skatāmies, viens guļ, otru vēl daudza, divi guļ ātrie izsaukti iedos. UFO saka, kā vecos labos laikos. Tādi 50 plus sakāmas. Un tā arī mums ballīte beidzās, bet noruna, kad mums taisīsim tādu Basjasī raidījumu palika. Es vēl brālīts biežāk iet uz tādiem vakariem, vai ne? Un es saku, tā jums katru reizi ir? Viņš saka, nē, pirmo reizi bija. Bet tur bija. UFO man pēc tam stāstīja, zin, kā tur bija. Tas viens jau bija baigi apdzēries un sāka vienkārši kasīties. Un tas viens tev kaut kā viņam gribēja, ko tu kasies? Un kaut kā netīšām vai miega artērija vai ko aizkārt. Un tas vienkārši saņima, saprot. Un no tā galda nesapratu tie pretī visiem. Un tā arī tur 3 minūtes visi guļ ātrie izsaukti. Balve beigta. Bet mums tēma ne par to, mums ir tēma par skaidro smuko dzīvi, kuri nav kur alkohols netraucē. Pastāsti man lūdzu, cik gados tev 18, cik vispār tu sāki lietot kaut kādu alkoholu? Nu, man bija kaut kādi 19, bet tad, zin kā, tas pat nebija tā pakāpeniski, tas vienkārši bija uzreiz, tas nebija,
bija tādi draugi, līdz ar to tas sanāca viena diena, tad tur labi, tur kaut kāds atkal nākamās brīvdienas, un tad nākamās brīvdienas, nu, un kaut kādi tusiņi, kā tu jaunietis bez alkohola vispār tev nav. Jā, bet no sākuma jau tāpatās taču nepieķēra, vai ne? Tāpatās no sākuma to varēja dzert, varēja nedzert, vai kaut kā vienkārši vajadzēja un dzeru. Visi kompānija dzeres ar dzeru. Tā bija no sākuma, vai pašai jau tev gribējās no pirmās glāzes. Nu kā tu vari apmēram? Bija jau, man likās tā foršā sajūta, ka tu esi tāds tā kā atraisīts, tu vairāk runā un tev liekas, cik tu esi nenormāli kruts un gudrs. Jā. Un tās gudrās runas, kur tu, kad no malas paskaties cilvēku, kuriem liekas, ka viņi gudri runā, īstenībā viņi kaut ko tur vāvaļo pie sevis, un tur nekā gudra nav. Ārprāts, vai ne? Un jau uzreiz tā dejot gribās. Nu, kā jau tas citādāk jūra līdz ceļiem, tu visu vari. Nu, jā, sākums jau. Un tā, un tu teici, ka bija pilnīgi līdz tam aizgājis, kad pa darbu kavēju un negribējās iet, vai ne? Pamazām. Nu jā, tajā pēdējā laikā, kad bija darba kavējumi pa nedēļām, bija slimības lapas, man bija labi, man ģimenes daktars bija, es dzīvoju mazpilsētā, ģimenes daktars man Rīgā, es piezvanu, esmu slima, izraksta slimības lapu, man pat jāatrādās nav. Jā. Un ar to visu dzeršanu bija tā, ka man bija tās veģetatīvās nervu sistēmas problēmas, kad man likās, ka es nomiršu, ka man ir slikti ar sirdi, es vēl antidepresantus arī pa to starpu dzēru un jūtu savādāk. Tā kā, jo tev liekas, ka tev viss, ka tu mirsti. Tas bija tādā brīdī, kad tu lietoji alkoholu, vēl tad jau tev tās sajūtas bija? Jā, viņas man bija. Es esmu sev saukusi ātros, un tāpēc, ka man liekas, ka man ir sirds lēkme. Bet īstenībā nav, tas viss ir... Bet tas ir varbūt tās, ka pēc tāda lielāka dzeršanas perioda, vai tas nebija sakarīgs pat ar dzeršanu vai kā? Nu, zini, kā es parasti, kad 3 nedēļas riktīgi nogužu, tad man liekas, ka es arī jau man ir pēdējā stundiņa. Tieši tās dzeršanas laikā tad tā nebija, nē. Tas bija pēc tam. Nu jā, pēc tam var teikt tāds athodiņš gandrīz, ne tāds, ka pilnīgi līdz miršanai, vai ne? Nu jā. Kāds tas ir. Un klausies. Labi, bet pasaki, tagad... Tu atbrauc. Es šodien vienkārši biju pie draugiem uz servīzu, vai ne? Nu kā iet? Es saku, kā jau šitanī rudenī ārā līdz slapšs noskaņojums, drēgnes, tāds nekāds. Viņš saka, tāpēc, Janka, ka tu nekapā. Iekapātu, tev būtu jautri, pēc tam tu cīnītos ar pohinātoru, pēc tam tu cīnītos. Zini, es aizdomājos, varbūt, ka tur ir arī tāda problēma, zini? Bet, saproti, tie cilvēki, kuri māk tā vakarā atnāk iekapā vai ne, vai kaut ko, vai sestdienās, svētdienās, es pat nesaku, kad vajag mest, pats jutīs, ka tev tas traucēja visam dzīvei, tad vajag mest, ja ne, ja māk, kaut vai arī nemāk, ir 3-dienieki, 4-dienieki un tam līdzīgi, bet, ja viņš pats vēlās, tad pats arī izvēlās, vai ne, tam līdzīgi. Bet pasaki, vai tev, tagad tās, ka tu neko nelieto, tev nav kaut kāda depresija no šitā rudens, no tam līdzīgi? Bet, iedomājies, tu izej ārā rudenī, tu to spirktu, tu to smaržu, tas gaiss, kas ir tāds tā kā ar mīglu, tu visu to jūti, tev ir sajūtas citas. Tev nav jāne tās sajūtas, ka tu vienkārši baudi to dzīvi. Tu priecājies, tu vari priecājies par to zvirbulīti, tu priecājies, tāpēc, ka tu to redzi un tu to sajūti. Nē, es nekad mūžā vairāk nekad nemainītu atpakaļ to, kas bija, jo es reāli, man sanāca 17 gadi ir pazuduši no manas dzīves. Man nav 17 gadu, un man ir drausmīgi žēl visas palaistās iespējas, visu to, ko es varēju izdarīt, ko es varēju redzēt, tie ir 17 gadi. Viņu nav. Mana dzīve ir saīsinājusies pa 17 gadiem. Tu saproti, kā ir,
mēs laikam nepieminēju, kad mēs gandrīz svinām tavu 10 gadi, vai ne? Vasarā Guntai 10 gadi, kā viņi nelieto alkoholu. Un tas jau tāds ievērojams cipariņš ir tāds apaļa jubileja, var teikt, un tā torte Latvijas ir pa mazu mums priekš 10 gadu jubilejas, vai ne? Bet varbūt arī pastāsti, kurā brīdī tev nāca tā apziņa? Kāpēc tu to izdomāji? Zini kā, tad, kad tu esi, es diezgan bieži biju tā, kad arī tajā dzeršanas laikā un pēc tam, kad tu jau nāc pie tā kā sajēgas, tu esi melojis, tev ir sirdsapziņa moka vājprātīgi, tev ir tā kā vērts darbs, tev nav naudas, tāpēc, ka tu, ir tādas reizes, ka tu esi vienkārši uz ceļiem un tu nezini, ko tu saki, Dievs palīdzi. Palīdzi un nenotiek nekas, un nenotiek. Un atkal viss tā kā ritenī. Tu atbrauc no darba un tu atkal nopērc, atkal dzert un atkal tas viss, un tu negribi tā dzīvot. Un tu negribi, un atkal kā ir slikti, tu atkal vērsies pie tā Dieva. Un tad vienā tādā reizē, man liekas, tas jau bija tik tālu, ka es pat parakstīt nevarēju. Man roka tik ļoti, tur bija ļoti grūti. Un bija cilvēki blakus, kas pastāstīja par tādu kristīgu nometni, atkarīgām personām. To nometni rīkoja. Tā bija Eiropas Savienības projekta. Par Eiropas Savienības projektu naudu rīkot nometne Ventspils rajonā. Un man pateica, ka tāda ir. Palīdzēja aizbraukt līdz Rīgai. Es piekritu, jo es vairāk nevarēju, es biju bezspēcīga. Es vairs, kad tev nav spēka aizbraukt, man līdz Rīgai palīdzēja aizbraukt. Un iesēdināju autobusā līdz Kuldīgai. Es iekāpu tajā autobusā, tur pretī mani sagaidīja ļoti priecīgi cilvēki, tiešām priecīgi, un aizveda uz to vietu, kur notika šī kristīgā nometne. Viņa bija apmēram, es neatceros, 10 dienas, nedēļu, un no turienes es izbraucu pilnīgi brīva. Jā, bet tu man šito stāstīji, saproti, un es tās domāju, tu teici, ka vairāk nav tās kristīgās nometnes kā tādas, vai tas bija tikai tāds laika mirklis, vai ir kaut kas tāds, vai ir kāds cilvēks kaut ko tam līdzīgu grib, vai var kaut ko tādu atrast tagad mūsdienās? Es nezinu, es neesmu, zinu kā, es arī par to, kā tagad braucot uz šejien, es tā padomāju par to, es nezinu, tā bija tāda laikam man dot iespēju, bet tas jau nenozīmē, es varu pastāstīt, kā tur notika. Jā, tieši tas ļoti interesanti. Jā, tur mēs aizbraucām, mūs iesēdināja Kuldīgā tādā busiņā, tur mēs bijām cilvēki, man ar viņiem gan nav kontakti saglabājušies, jo tur lielākoties bija vīrieši. Un es biju un bija vēl viena sieviete, bet pēc tam vēl atbrauca meitenes. Nebija tā, ka tur es biju viena, un es zinu, sievietēm šī te arī ir liela problēma, tikai mēs mākam vairāk noslēpt, mēs slēpjamies, jo, kauns, ir kauns. Vārdsakot, aizveda mums bija tādas meiteņu istabiņas, ielika mūs tur istabiņās, un neko, un tā nometne. Mēs tur daudz strādājām, puķis ravējām, mēs ļoti daudz ēdām, jo, ja tu nedzer, tev vajag kaut ko likt vietā, tur bija brokastis, pusdienas, vakariņas, naksniņus, tu varēji, kad tu gribi, tu vari ēst, jo, vajag vietā, to nometni vadīja sociālajie darbinieki. Nevajadzēja neko maksāt par to nometni, tas bija tāds kā projekts kaut kāds, jā? Tas bija projekts Eiropas Savienības nauda, jā, projekts bija. Tur gan bija noteikta maksa, jo dažreiz ir tā, ka, ja ir bezmaksas, tev liekas, ka tur nebūs labi. Tur bija noteikta maksa, bet to maksu neprasīja. Jo cilvēki tādi, kas lieto, viņiem parasti nav naudas, un viņus tādu neietu, bet varbūt tie, kur lieto, kuriem ir nauda, tie kā neies uz bezmaksas. Kur te tādu bezmaksas sūdu, ja, tur, ja maksā, tad jau tas ir labāk.
Un mums katru dienu brauca, tātad katru dienu uz to nometni mums brauca mācītāji, dažādas konfesijas mācītāji, no dažādām draudzēm. Runāja par Dievu, stāstīja par to, kas ir Dievs, stāstīja par Jēzu. Tad mums bija uzdevumi katru dienu. Mums bija uzdevums jāizlasa, bija kaut kāds Bībeles teksts. Tas nebija daudz, piemēram, par pazudušo dēlu. Jā. Mūs sadalīja grupās, iedeva to tekstu un teica, jums tagad ir laiks, tur kaut kāds laiks, dots, nezinu, vairākas dienas, mums bija jāuztaisa teātris. Mēs paši uzrakstījām scenāriju tam Bībeles, kā mēs tur domājām, kā viņi tur runās, saģērbāmies, taisījām teātri, citi skatījās, citi spēlēja to teātri. Ļoti interesanti, mēs tur bijām pārsmējušies līki. Tas tā kā viens piemērs. Un bija tās grupas, mēs tur savācāmies kopā, runājām, kā mums šodien gāja, kā mēs tur jutāmies, viss. Un mācītāji bija, un par mums lūdza Dieva cilvēki, un tās, kā tā nometne bija, es noticēju tam, ka Jēzus ir nomiris par mums, atdeva tā kā savu dzīvi viņam, nokristījos, un viss, un es esmu pilnīgi brīva. Klausies, tagad tu arī uz kaut kādu draudzi vai uz kaut kurieni? Es no sākuma gāju, pēc tam es kaut kādus gadus, 6, varbūt kaut kādus 7 negāju. Tagad es esmu bijusi reizes 3 atkal. Man tā sirdī ir, ka man gribās iet. Jā, kas tā ir par draudzi no noslēpums? Viņa nav ne luterāņi, viņa nav ne katoļi, viņa nav ne baptisti, ne tur. Tā ir tāda draudze, kas tāda maza draudzīte, bet viņa ir evaņģēliskā draudze. Bet viņa nepiedara pie kaut kādas tādas lielākas konfesijas, un tā nav arī nekāda tāda sekta. Citi vienkārši šausmīgi baidās no sektām. Viņi ar mieru norīties līdz ručkai, ka tikai par kaut kādu sektu neiet runa, saproti, ka viņu neievelk sektā. Jo kādreiz bija tādas patiešām sektas, tā jaunā paudze, kuru es dzirdēju, kur tur pat, citi aiziet un sektā mājas tur atdot un vēl kaut ko. Bet īstenībā arī Rīgā ir daudzot šitādas kristīgās vietas, kur aiziet, tur ir kā 10% tu samaksā un brīvdienās, bet ja cilvēkam tas palīdz, tas ir jebkurā gadījumā labāk nekā tu šmigā to visu iztērē, jo katram, es saprotu, man arī bija tā, kad es ķēros pie salmiņa klāt, es nezināju, uz kurieni. Es kādreiz vienkārši gāju uz baznīcu, tāpat tās pasēdēju baznīcā vai ne. Es tam līdzīgi, tad biju uz vienu draudzes, tad draudzē man arī ļoti pat aizķēra. Un kad tu ej tādā draudzē, tad man pat liekas, ka tu kaut kā pašā sākumā tev patiešām visur zaļā gaisma iedegās. Un viss, tāds pilnīgi, tu tāds, kur ej, kā jau saka, всюду прёт, vai ne? Kaut kā tam līdzīgi. Bet, tas tā arī ir, vai ne? Un vienkārši man tā stāstīja, ka tu aizbrauc uz 10 dienām un kā roku noņēmu. Tas man tā izbrīnīja. Jā, tas arī, un tā iet, un es nezinu, kurā brīdī tas notika, bet tu aizbrauc viens un aizbrauc, un zini, kas vēl bija interesanti? Es aizgāju uz darbu, un cilvēks saka, ka es esmu izskatā izmainījusies. Bet, cilvēks izmainās, viņš paliek citādāks. Es tev kādreiz nebiju redzējis, es nezinu, nemāku spriest, bet es nekad mūžā nevarēju iedomāties, ka tev varētu būt bijušas kādreiz problēmas ar alkoholu, vai ne? Un, ka pastāstīji, es domāju, beidz. Tas tikai, zin kā, ir gan arī tāpat zāle pīpēta, kur tur, jau tā kā dzerts un pīpēts, un tad, zin kā, ka tu esi tādā pilnīgi, kad tev liekas, ka tie tavi draugi, viņi lien 3 stāvu mājā pa ārpusē no viena loga, viņi tā kā izlien pa vienu logu un ielien pa otru logu, tur viņi apkārt tā kā staigā, tas viss ir pilnīgi tādi gļuki, drausmīgi, īstenībā drausmīgi, tā ir elle, tā dzīvot ir elle. Par to nometni, kas man īstenībā visvairāk prātā palika. Tajā vienā reizē arī mums bija tā meitiņu grupiņa, mēs runājam, tur bija tāda vadītāja, arī sociālā darbiniece.
kristīga, ticīga sociālā darbiniece, un viņa saka, tu zini, Gunta, ja tev, tu zini, kā ir, tev, ja tu, viņa toreiz tā teica, vai tu, ja tu dzersi, vai kas, viņa saka, vēlns tev ir sagatavojis, plāksnīt ar uzrakstu, tev vārdu uzvārdu, viņš tevi gaida. Un tas man tā arī tā likās. Nu, tas viņš pieķēra, vai ne? Pieķēra. To tieši tā draudzē tā teica? Nē, tas bija tajā nometnē, kur mums tā kā bija tās, kā mēs visu kaut ko runājām, un mēs tajā meitiņu grupā, kur mēs esam, tur tā vadītājiem, kā jau mēs tur runājam, gan arī par to pašu dzēršanu, par atkarībām, par visu kaut ko mēs runājam, nu, un tā vadītāja, viņa tā arī pateica, nu, bet var teikt, ka tu uz to nometni gandrīz kā pohainā izbrauc, tu biji lietojusi alkoholu vai tā kā jau iepriekšējā vakarā, nākošā dienā tev bija slikti, tu aizbrauci uz to nometni pirmās sajūta, tu teici jau iekāp autobusā, tev jau labāk palika kaut kā vieglāk. Nu kā vieglāk jau palika, tāpēc, kad iet ārā tas aizbrauc, tur tā priecīgi sagaidīja, un tur tajā autobusā mēs daudz bijām tādi nekādi. Es par tā nevaru iedomāties, zini. Bet, tu esi tādā izmisumā, ka tu esi vienkārši izmisumā. Tu esi izmisumā, tu nevari no tā tikt vaļā, tu esi izmisumā. Bet, Tu zini, man tā liekas, es pat būtu ar mieru aizbraukt uz tādu nometni uz 10 dienām bišķi no šitās ikdienas izrauties, lai kaut ko citu uzburtu savā ainiņa galvā, saproti. Un man arī, saproti, es nelietoju, man ir 5 stabili gadi, vai ne, un tam līdzīgi, kā tu saki, es eju pāri un priecājos par to rudens dvēsmu, kas nāk pretī, vai ne, rudens migliņu. Tu saproti, es kaut kā to dabūtu, es nezinu, vai es neesmu dabas cilvēks, šodien pats sieviņa saka, apstīvs, kādi mākoņi, saproti, un mākoņi šodien patiešām tā saulrietas tāds, un saproti, es tik tos mākoņus, būtu dienu nodzīvojis, es viņus pats nebūtu ievērojis. Viņa man kā sāka rādīt, es skatos, patiešām, tik afigēnie tie mākoņi, tur tam līdzīgi, un saproti, kaut kā, man vairāk laikam dzelži, saproti, dzelžus, es kaut kādus pabrauktu garām, man kaut kādu dzelžus neredzēts, es viņu uzreiz ieraudzītu, kaut kā, katram noteikti cilvēkam savs, un tāpēc es tāpēc braucu un priecājos par visām šitām izstādēm, ko cilvēki ir izveidojuši no automobīļiem, izveidojuši no tam līdzīgi, un pilnīgi pavisam cits skats uz dzīvi ir, nav tā kā, palītība aizbraukt uz tām pašām, vai ne, mašīnu izstādēm. Tev neko, jā, tur forši, un tas arī ir viss, saproti, nav tā kā tagad tās pilnīgi kaut kā. Un pasaka, tās 10 dienas beidzās, tu atceries tā skaidri, kā tu interviju tādās nometnes izlaidi, tev uzreiz vairāk neko negribējās. Nē, pilnīgi tāda vienaldzība. Kad tu ej, tu vienalga. Tāpat, piemēram, es esmu dzirdējusi arī, cilvēki, kuri, ka viņiem problēmas ir iedzert šādu tā kā bezalkoholisku dzērienu, bet pudelē varbūt ar to smaržu. Man nav tāda problēma, es esmu no tā brīva, tā pilnīgi brīva. Jā. Kā tu sāki dzīvot to skaidro dzīvi? Ar ko tu sāki? Kaut kādu darbiņu, kaut kādu atradi, kaut ko? Kaut kā pirmie soļi skaidrie, jā. Pirmie soļi, es aizgāju, iestādes tajos savos ietveros, es aizgāju uz labāku apmaksātu darbu, vairāk naudas, sāku ceļot. Īstenībā ļoti daudz, piemēram, es varu pateikt, Igaunija, Lietuva, tas jau vairs neskaitās. Piemēram, ko es biju šogad? Šogad es biju Portugālē, šogad es biju Bosnijā, Hercegovinā, es biju Horvātijā. Janvārī jau man tā kā ir paredzēts jau nopirkt, es braukšu uz Turciju, es nekad neesmu bijis Stambulā. Augustā man jau ir nopirkts brauciens uz Romu, tā. Tas ir skaisti, ārvarāts. Un pa tiem 17 gadiem, kur tu biji tālākais aizbraukusi? Tā jau arī nebija, kaut kur jau bija. Zini, kad man tā prasi, noteikti kaut kādus pirmos,
Varbūt prāmi es biju kaut kur aizbraukusi. Jā, es uz prāmi braucu, pareizi mēs braucām draudzeni prāmi arī varēja jā, uz Zviedriju gan jau tieši tā. Viss, kas... Man kad neinteresēja vispār neviens tāds pasākums, kurā nebūtu, ja tur interesē, ka tas tur varēs iedzert. Ja neiedzert, tas likās neinteresanti. Tagad, domāju, bet cilvēki to, tad, kad viņi... Tagad mēs novērtējam, kā ir dzīvot tad, kad tu dzīvo skaidrs ar skaidru prātu un zini no rīta, kad tu mosties. Kas man vēl patika, kad aizejot gulēt, es televizoru varu izslēgt pati. Zini, kā tu izslēdz un tu no rīta pamosties un kā pa nakti tu nesvīsti guļot. Nesvīsti tu guļot, ja tev ir tas atceros, bija pa nakti jāsvīst, tagad pa nakti tu nesvīsti. Tu no rīta pamosties, tu vari normāli iedzert kafiju un tev ir, tas ir citādāk. Priecīgs tu esi visu laiku. Klausies, ko tavi draugi, visi draugi, kas tev bija, kā viņi tevi uztvēra, ka tu vairs nedzer? Kā tev ar viņiem bija? Es saprotu, kas pirmais ir jāsaka, visi narkomāni, kā saka, pirmais ir visi draugi tev no viņiem ir jādalās. Zini kā, man laikam tādā ziņā paveicās, jo es pārcēlos dzīvot uz mazpilsētu, man bija tie draugi Rīgā, un es dzeru viena. Un tu gandrīz arī viena arī jā, man tas tādā ziņā man it kā paveicās. Nebija tā gluži, ka es viena, jo tie divi cilvēki, ar ko es tā kā dzēru kopā, viņi nomira. Arī alkohols? Arī... Jā, alkohols un tāpēc audzējs un aknas un tā. Konkrēti. Un nebija jau veci, ja? Varēja vēl dzīvot. Kas ir nosacīti, kas ir jauns, kas ir vecs. Jā, tieši tā. Nē, tagad tās. Jā, patiesībā pat ne divi, pat trīs, jo divi nomira, jā, divi nomira ar audzēju. Bet arī tas ir, tās ir sekas, jā. Tās ir sekas, vienam tur citādāk bija sirds laikme. Es bišķiņ uztaisīšu pauzi, uzēdīsim tortīti, pagaršosim un padomāsim, ko mēs vēl varam pastāstīt. Jāatzīst, ka Latvijas tortīta garšīga, ne tāda forša, nav ne baigi saldā, nekas. Ļoti laba un tādas krāsas, skaistas. Ļoti garšīga, tiešām. Es īstenībā nav man vairāk nekas uzmūtis savādāk. Es pēc insulta nejūtu, ja man te kaut kas uzkrīcina, citreiz es baigi runāju. Klausies. Es saprotu, es pat nezinu, ko vairs tev pavaicāt, negribās tev arī tramdīt. Tu esi tāds malacis, ka tu atnāc pie maniem uz pārēdi. Es vispār saprotu, es te kaut kā šito pārēdi visu laiku pa večiem, zini, tur tā liekā, zini, tur veči dzērāja, bet īstenībā sievietes, kad dzer, viņām vēl ir grūtāk, kad atmest, es zinu pat tādas sievietes, kuras ir biezās bijušas, viņas tagad labāk bomžo. Un saprot, viņas ir atteikušās pilnīgi no visas, kā vajag alkoholu, pilnīgi tam līdzīgi. Un viņai pie kājas bērni, pie kājas vīrs, pie kājas viss. Saprot, viņai patīk dzert un visu, un viņai ir posma, ka viņa nedzer, tad viņai paliek pareizi, zini, bet tas ir posms īs, un atkal viņai tāpatās izvēlās tādu ceļu. Es nezinu, tas ir tāds prieks, kad cilvēki, saproti, man pat kaut kā tagad likās neticās, saproti, ka tev ar kādreiz ir bijušas problēmas ar alkoholu, kad tu tā pasaki. Tāpat tā, saproti, kā mums kaunēties? Mums maistro Raimunds Pauls visiem iedeva piemēru. 85 gadi paskaties, un kas būtu, ja viņš nebūtu atmetis dzeršanu, un viņš no tā nebaidās stāstīt. Viņš stāsta, jālepojās ir ar šodienu, kā tu dzīvo, ne jau kas tev tur iepriekš bijis, un ka tu esi spējis pārkāpt pāri tam visam. Es nezinu, Gundi, tev tāds mīļš paldies. Es pat nezinu, kaut kā, es pat nezinu kaut ko tu varētu saviem skatītājiem pateikt, vai ko savām meitenēm, vai puišiem visiem. Jā, es varu pateikt to, ka, ja tiešām Dievu lūdzu, viņš atbild agrāk vai vēlāk, un vēl es gribu pateikt, ka tomēr Latvijā nav neviena cilvēks, kas nav lūdzis šo
nav lūdzas Dievu, tāpēc, ka mums Latvijas himna ir Dievs sveitī Latviju, un šī Latvijas himna ir lūkšana par Latviju. Un tad, kad mēs visi dziedam šo Latvijas himnu, mēs lūdzam par Latviju, bet mēs varam lūgt arī par sevi. Klausies, cik tu gudri to visu pateici, tieši tā arī ir dzīvē, tieši tā. Es nekad tā nebiju par to himnu tā pat iedomājies, jā, bet tur viss tieši tā, kā tu saki. Oi, cik labi, mīļie, mēs arī pa jums lūdzam, kas vēl lieto, lai bišķiņ šito dzīvi, mums ir viena dzīve, priekš kam eksperimentēt, tur vienmēr paspēsiet nomirt pālītī vai kam līdzīgi, bet pamēģiniet padzīvot skaidrāk, cik tas ir tomēr jauki, interesanti un forši. Es nezinu, ko vēl labāku var novēlēt. Labāk ātrāk nekā vēlāk, jau kad veselības problēmas, un kad tu vairāk neko nevar izdarīt, tu tikai vari domāt, ko tu būtu varējis izdarīt. Labāk ir tā, labāk ir ātrāk. Jā, tas tieši arī tāpatās. Man ir tāds draugs, kas ar maniem kopā, vai ne? Viņš saka, vienīgais, ko es nožēloju, kad es to neizdarīju ātrāk. Saproti, visi, bet nekad nav pa vēlu. Saproti, tagad jau tā liekas, ka tev viss sāp, zini, jau tam līdzīgi, bet 30 gados kaut kā tas nepielic. Es nezinu, kāpēc. Vēl liekas, zini, man vēl visa dzīve priekšā, vēl visa pēcovka, vēl viss, saproti, mēs maucam tusiņā, saproti, tev iet diena pēc dienas, tur viss tu esi tā ne uz tā vilnīša, vai ne? Bet tas vilnīts pāriet, tas ir moments, un tev jau ir 40, un tev jau ir 50, un tev jau, saproti, un tu skaties, ka tev, kā tu saki, 17 gadi palikuši nekur. Saproti, tieši tas, mīļie skatītāji, uz jūsu veselību. Arī tik forši ir iedzert šitādu bezalkoholisko vīnu un pasēdēt ar jauku meiteni, parunāt un apspriest visu, kas ir. Lai viss notiekās uz labu. Čau, līdz nākošajai reizītei.